darbnīcas darbojas tikai 3 dienas. Gribēju kaut ko jaunu dzīvē pamēģināt reāli. Un to es arī esmu ieguvis. Pirms tam man likās, ka tas ir daudz vieglāk. Šis ļoti interesants projekts. Viss notikās ļoti nopietni. Un ir sevišķi lekcijas, kur bija viss teorijas daļa. Mērķis bija vienkārši atnākt, iepazīt varbūt dziļāk. Man ļoti patika viss. Man patika tas, ka mēs varējām visu darīt paši, ka mūsu darbā iejaucās mazliet, ar padomu, bet tik radīta ilūzija, ka to mēs darām paši. Bet zīmē viņu lielā. Kad to izvērt kadru un kad tur kaut kāds reizes izdzēnu. Kur viņš ceļas, viņam var Viņa augstumā tā kamēr kratīs ļoti pasaules. Nav nepārspīlēta nekas. Un tālāk uzmagās? Jā, Tas nav viegli parādīt. Šis ir fokus. Zooms nav ieteicams vispār, stilistiski. Tad, kad mums tika iedotas kameras, un mēs varējām arī praktiski rīkoties. Tam ir sanāca strādāt ar statiskām bildēm un zīmēšanu, gleznošanu un tādā garā, bet šī bija tā kā pirmā saskara ar reāli, tā kā filmu taisīšanu. Pagaidi! Tu esi gatavs tur, jā? Mums ir 2 tādas kameras skatīt. Nu, kā diena? Smieklīgi ļoti. Es dzirdēju, jums ātri atbrauc, jā? Tā pieredze bija interesanta, arī jaunie cilvēki. Sākumā likās, ka tas nebūs iespējams, jo svešas cilvēkus mums salikt kopā, lika visu to scenāriju rakstīt, visu dialogu likās ārprāts, mēs neko neizdarīsim, un tad sākās tie pirmā tā kā brīvēšanās, kurš ko darīs, un nekas nesanāk, un beigās 2. dienā jau kaut kā viss aizgāja. Es tā kā skrien tā un šitā paslīd. Viena kāja šitam ten, šitā, ar šito es paslīdu. Kādam ir sautīts? Cilvēku reakcijas bija fenomenāls, redzot, kā mūsu galvenais varonis gāja dubļains izvārtījies pa ielu čībiņās un plikās kājās. Tā kad ārā bija -1 grāds varbūt. Kolosāli. Evu Ansi? Nav dabiski. Kā lai tev līdzi? Bet beigās, kad sāc montēt, jau tu redzi, kā tas viss notiek, un viss tās kļūdas jau izkāpt vēl. Tad tu saproti, uz ko tu esi spējīgs, daļai un tādā. Lady Gaga! Aizgriez. Uz tās vēl sadrūkstūras. Es gribētu būt to jauniešu vietā un tikt šeit. Tad varētu tūliņās liels plānus kaut. Es pirmajā dienā jau aizgāju mājās, uzliku filmu un skatījos pilnīgi citādāk. Es skatījos, kā tiek montēts. Man likās tik interesanti. Mums ir sanācis lieliski. Kurā gadījumā prieks gan par tapšanas procesu, par šīm 3 dienām, kas noteikti ieinteresē par kino veidošanu, tapšanu, gan arī par rezultātu, kurš ir sanācis. Šitas bija, Viennozīmīgi tā ir jauna prakse un jauna pieredze, protams. Un tad varbūt nākotnē, ja man būs iespēja, es arī vēlētos darboties šajā jomā. Ja godīgi, tagad es esmu ieinteresēts vairāk tajā lietā, varbūt attīstīties tālāk. Ministrija nolēmusi virzīt to izskatīšanai ministru kabineta sēdē. Un ziņu nobeigumā skumja ziņa. Vakardienas vētrādi nozāģē
Patīkam vakar un tiksimies atkal rīt vakar, 7:30 vakarā. Es tikpat labi kleitā tās ziņas varēju lasīt. Nevajag rīt sākt ar īru kafiju. Nu, varbūt kafiju.